kā tu tiki pie lomas tādā seriālā lielā? Nu, jā, tad es centīšos izstāstīt tā ļoti knapi, tā ļoti īsi. Nu, bija februāra beigās, 21. gadā, ienāca pēkšņi kaut kādi 3 vai 4 e-casting priekš tādām diezgan lielām lietām, un es biju, nu, tas tā bieži jau nenotiek, ka dabon, nu, ka tā pēkšņi, nu, kaut kā sakrīt laiks, un tev vienkārši aizēja e-mail pastā, skaties, un tur pēkšņi 4 tādi lielas lietas. Un tad es uz visām, nu, redz, tomēr trūkst tā latviešu valoda drusku. Tur es tad esmu, nu, pieteicos un taisīju tiku tālāk dažās rundēs. Caur IKS sākās, tad, nu, tu ies pats sev, teiksim, baltu sienu. Un vienkārši tu pats kāds 2 scēnas tev jāiemācās, un tad tu nospēli viņas ar tavu kameru aizsūti prom. Un, ja tev laimējās, tad tu tieci live casting, un tad tev jābrauc uz citām pilsētām, un tad tur sēž rīktīgi tieši, nu, tā žūrī, un casterin, mm, un tur tad nu jā, tur tad ir, tie sviedri nāk, tu esi šausmīgi nervos, un tu baigi gribi to lomu, un tas vispār vajag interesants process, nu, tādā ziņā, un tā man bija jāiet cauri. Tas, tieši tās CTF sērijas man ļoti sanāca. Pēdējā runa bija tāda, ka viņi meklēja duo, viņi meklēja divus cilvēkus, kurus sapasēja ļoti labi kopā. Nu, ja, ja, nu, te ķīmijā jāstrādā labi un vajag vienkārši. Un tur bija Stela, man bija tikai 2 partneri, ar kuriem viņi man varēja iedomāties, un tad ar to Stelā tur baigi forši. Mēs uzreiz arī ārā dzērām kafiju, pļāpājām daudz, tur bija uzreiz tāda varēja just, ok, ar to cilvēku es varētu iedomāties strādāt uz vairākiem gadiem, un viņi arī, nu, mēs tā ļoti labi bijām draugos ļoti ātri, Bet tev tur jā, bija nu, konkurence. Konkurence bija. Ir daudz latviešu vīriešu, jā, kuri varētu a, nospēlēt policistu. nē, Policistu. nu, par to tādā ziņā man te jāatbild ir tā, ka viņi jau nemeklē specifiski vienu latviešu, viņi šitas krimijas seriāls, viņi pirms kādu laiku vienmēr izdomāja, pēc ik pa 2, 3 gadiem mēs gribētu vienkārši kaut kādu simpātisku karakteru no Skandināvijas. Nu, bija arī, Mhm. kas tur viss bija, un Dānija bija, Zviedrija bija policisti tajā Zoko Vismar, un tad bija no Holandas, nu, teiksim šitā. Un tad viņi izdomāja, viņi meklēja Baltikas rajonā un Skandināvijā. Un Mhm. vairāk vai mazāk. Jā, un tad tur tā bija. Labi. Un Tas kas tās, es iznāca Latvijas tad. ļoti labi. Es lasīju, ka tavi vecāki ir atgriezušies Ventspilī. Tā ir? Pirm... Jā, tā pirms kādiem 6 gadiem, vai pat, nu jā, gandrīz būs 7 gadi, es domāju. Viņa aizgāja uz Ventspili, jā. Un kāpēc Un tu? šobrīd, Kāpēc tu nē? nu tur bija tajā, es, nē, es gribētu kādu dienu, varbūt, ja sanāks uzspēlēt kādu gabalu Rīgā, piemēram, Jauns Rīgas teātrī, nu, tādā ziņā uzreiz es būtu gatavs, bet man Iedod. tomēr šeit ir tāda bāze. Kas būtu tie noteikumi vai notikumi dzīvē, lai tu atgrieztos Latvijā, vai lai tu ierastos Latvijā? Katru gadu cenšos īstenībā kāds 5 vai 6 reizes braukt uz Latviju. Oho, Uh, daudz. mm, vismaz 4 reizes esmu stabili Latvijā, protams, jā, jā. Nu, man ir maziņš brālis, tik maziņš vairāk nav, Vincents. Mm. Tomēr man bija tāds grūts posms, ka vecāki un brālis no Vācijas tad aizgāja. Tad tur bija sāpīgi, jo es zināju, ļoti labi man bija tā skaidrs, oi, tagad es nokavēšu tādu ļoti svarīgu laikmetu tādu svarīgu laiku no Jā. brāļa dzīves, Vincenta dzīves, jo, ka viņš aizbrauc
Viņam bija 15,5 gadi. Tieši tāds vecums, ka mēs aizvācāmies no Virtsburgas uz Hamburgu. Arī, ka vienkārši visi draugi pēkšņi prom un nu jā, cita sistēma un nav, nu jā. Un tad man bija zinām, oi, tagad es nokavēšu vienkārši laiku no Vincenta. Jā. Es gribētu būt kā lielais brālis, daudz vairāk klāt savā dzīvē. Un tā, bet tu jau jautāji, es jau atkal tā baigas daudz stāstu šeit, Viss bet labi. tu jau jautāji, kādā ziņā es brauktu uz Latviju. Nu jā, um, vai dzīvot, nu es varētu iedomāties, ja man sanāk, man jau tagad ir baigi daudz plāni šeit Vācijā un mūzikas ziņā arī ļoti tuvu mēs esam vienam ļoti skaistam ceļam, es domāju, Mhm. mums tā baigi forši. Un tādā ziņā es varētu iedomāties stabili, ka es kādreiz kaut kur laukos vai tādu maziņu, ja man sanāks ar naudu un tā tālāk, nopirkt kaut kādu maziņu mājiņu Latvijā, es uzreiz momentāli. Tik skaisti Jūrkalnē vai kaut kur tā, vai, nu, nā, nezinu, pie Lau, Igo. tu esi dzimis Hanoverā, Es esmu dzimis Hanoverā, vai jā. tu zini, kāpēc? Nu, protams, tētis un mamma pie Urīca aizbrauc 91. gadā. Kur Un viņi aizbrauca, piedod? pie Urīca, no mammas, no mammas mamma. Ah, Nu, tā, vai omamas mamma. omā. Ah, skaidrs, jā. Jā, pareizi. Un, un mamma studēja, viņa taisīja māsteru klavierēs, un tētis strādāja diriģentos tajā brīdī. Mhm. Un, Hanoverā. nu, jā, tur Hanoverā. Pašā Tieši tā. Hanoverā, nevis kaut kur apkārt. Jā. Nē, Hanoverā. Nu, Mhm. Hochschule für Musik un Theater, mamma, cik es saprotu, bija. Jā. Un kāpēc viņi Negribu neko pārcēlās tagad no, tādu. kāpēc viņi pārcēlās no Latvijas tieši uz Hanoveru? Viņi gribēja abi izglītību iegūt. Oi, tad man tā jāsaka, tad tev vajadzētu pie šito pašu zvanu ar mammu, ar Nevis. Sanu runāt, jo tādā ziņā es negribu kaut kāds melus stāstīt. Nu, man Mm. tādā ziņā tieši skaidri šī tāda jautājuma, man grūti ir atbildēt, Jā. atbildēt, tāpēc, ka, Saki, jā. kas bija tas brīdis, kad tu saprati, es esmu latvietis? Vai tu to nu, skolā tu apjauti, ka tu esi kaut kādas citas nācijas, vai tad, kad jūs uz ielas ar vecākiem runājāt, Hanoverē latviski, un tu saprati, mazs būdams, hei, bet viņi runā visi citā valodā? Nu, arī, nu, tā es nezinu. Es esmu vienmēr jūties kā latvietis dvēselē, nu, Mhm. sirdī. Un es domāju, nu, es nekad, man nebija nekāda jautājuma, vai es esmu vācietis vairāk vai tāda mīlestība. Ļoti skaidrs, nu, ka mājās runājām latviski. Mhm. Es vienmēr, nu, mans mājas, nu, nu, dvēseli ir latviski, bet um, man nebija tādas grūtības to kaut kā atrast. Es Jā. jutos vienmēr ļoti droši jau, bet Mhm. tomēr tagad es jūtu arvien vairāk, ja dzīvojot šeit, tagad 30 gadus Vācijā un pat tik daudz šeit un mācījies dialektu vācu valodā. Tādā ziņā latviski man vienmēr jāpabūt kādas, nezinu, dažas nedēļas Latvijas. Un tad druskuļi labāk sanāk tā valoda, bet ja Mhm. šeit runā ik pa dienu stundām ilgi tikai vāciski vai angliski, tagad Berlīnē daudz, tad tā, ar latviešu valodu tikai sanāk, nu tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka tu man uzrakstīji, Mhm. bet sanāk jau tikai ar mammu, tēti un Vincentu runāt latviski. Nu, un ar Mhm. dažiem draugiem Rīgā, bet arī rēt. Kas ir tā latviešu kopiena, kas tev ir Berlīnē? Kā tu satiec citus latviešus? Man, diemžēl, jāsaka, ka es esmu līdz šim nesaticis daudz latviešu. Es arī
tādā ziņā. Es esmu saticis Terēzu, arī mums bija tāda viens seriāls, viena epizode, kur divi latvieši, viņi spēlēja vienu lomu mūsējā seriālā, un, tādā ziņā viņa ir vienīgā, kuras esmu tagad pēdējā laikā vispār iepazīstis šeit, Mhm. būšot šeit. Jā, Mhm. Un tā tu tā dzīvo man jāsaka, laimīgi. Tā viens pats laimīgi dzīvo pa Berlīni. es jau nedzīvoju viens pats, man ir šausmīgi daudz draugu, un man ir grupa, rock grupa, es Oh, spēlēju, pastāst lūdzu man, par savu rokgrupu. Kā sauc rokgrupu? Lausks, um, cirvis vai kaut kas tāds pamatīgs latvisks? Nē? nē, diemžēl nē. Nē, es tagad esmu pa pēdējiem 2,5 gadiem sarakstījis veselu albumu ar maniem puikiem, un mēs esam trietā. Mans vislabākais draugs Veslīs no Virtsburgas, no bērndārs, viņš ir mans labākais draugs, un Havi no Valencijā. Mēs saucamies Dead Actors, un mirušie aktieri angliski. Bet mēs vēl neesam tik skaidri ar to vārdu. Mēs esam visi jau tā baigi ceļā, mēs esam taisījuši jau vairākus recordings Hamburgā ar vienu ļoti labu producentu. Es esmu ļoti laimīgs, ka es ar viņu esmu līdz strādāt. Un viņš producēs ar mums šo plati augustā varbūt. Mans tā, es gribētu, lai mans vislielākais sapnis būtu, ja tā CD iznāktu augustā 24. gadā tagad. Mhm. Bet tur vēl baigi jācīnās, sviedri būs vēl, būs vēl šis tas jāplāno un jāsadara. Bet mēs esam ļoti labā ceļā. Esam tagad jau uzrakstījuši, ierakstījuši 7 dziesmas. Un mēs tā Oh. ļoti taupīgi vēl esam. Jo tajā brīdī, kad mēs sāksim, tad mēs rīktīgi sāksim. Mhm. Tad ies vaļā. Bet, Tad vajadzētu būt. kā tas ir būt, tu esi beidzis augstskolu, kur tu izmācījies par aktieri, vai ne? Jā. Un kas ir tas tavs pamatdarbs, tu gaidi no lomas uz lomu, jeb tu, es nezinu, pasniedz bērniem aktieru mākslu vēl paralēli, vai kas ir tas, kā var viens aktieris izdzīvot Berlīnē? Labi. Tā, mm, Es jau jā. neprasu, cik tu saņem, bet es Viens, domāju ne, ne, par ne. to, vai tev ir vēl kaut kādi paralēli darbi, par kuriem neviens nezina. Tā mūzika par to vēl neviens nezina, bet es tev atbildēšu par to. Nu, aktieri, man ļoti palaimējās ar šo te seriālu. Es esmu tādā ziņā, nu, es nāku no teātra, es studēju Hamburgā Hochschule für Musik un Theater, un tur vienkārši es biju pusotru gadu teātrī, jo es spēlēju no rītiem un vakaros provu, un tādā ziņā es nāku. Mm, un tad es gribēju iepazīt no filmu un fanzinu Mhm. un TV, televizoru. Tā Jā, un man palaimējās, un tagad vienkārši man ir darbdevējs. Iedod kontraktu uz gadu, un man īstenībā mēneša alga normāli ir. Tā ir šausmīgi daudz aktieru, kur tā vairāk pludo, kaut kur ir, kuriem nav tāda drošība. Man viņi ir. Un jā. es esmu šausmīgi laimīgs tādā ziņā, ka man Respektīvi, kā tu esi ar aktierim ir tā aģentūru, palaimē. aģentūru, kura pati tev meklē arī darbus un tevi apkalpo. Tu esi Mm, zem nu, aģentūras. mm, es esmu, man vajag palaimēties tādā ziņā, ka man ir tāda interneta portāla, kur aktieri ir virsū, un man, ja tev palaimēs, tad viena casting aģentūra tev uzrakst un saka, mēs varētu iedomāties tev, ja tu varētu pasēt uz šito lomu, un, tad tu tiec ielūgts uz casting, jā. Mhm. Bet tur ir jātrīc īstenībā tiem daudziem aktieriem katru mēnesi, jātrīc, vai būs kaut kāds darbs, vai ir nopelnījis naudu. Un tad ir bieži arī jāstrādā kaut kādā restorānā, vai jānopelna naudu kaut kur tādā ziņā. Bet tev nav Bet jāstrādā es restorānā, jā, nevaru. jo tev ir labs līgums.
Man iet diezgan labi ar to līgumu, jā. Jā. Tas labi. Bet tev bija Pašlaik, arī un man no patās pagarināja arī uz 2 gadiem super. šajā seriālā. Tādā Tad tu ziņā būsi man, vēl šajā es, seriālā redzams. jā, es 2 gadus, man tie kolēģi tā patīk, ārpēc tik mīļi, tik sirsnīgi kolēģi, un es jūtos tajā seriālā ļoti akceptēts un ļoti Mīlēts. appreciated. Jā, tā, tieši tā, mīlēts. Un viņi ir arī laimīgi ar manu darbu, ko es tur tās saspēlēju. Un, jā, tādā ziņā ļoti forši, un tāpēc es 100% taisīšu, parakstīšos uz 2 gadiem tagad vēl šito seriālu. Un centīšos tajā laikā vēl vairākas lomas spēlēt. Un tas ar to mūziku tagad Mhm. riktīgi saskandināt. Jā. Nu, kas tev vēl ir dzīvē svarīgs bez mūzikas un teātra un ģimenes? Labi, ka tu pateici vēl ģimeni. um, jā, nu, mūzika šobrīd tā, tā meitene, ko es esmu iepazinis, tāpēc viņa un mūzika šobrīd ir, man jāsaka, tā visspožākie, vai tā. Nu, kur tad skrituļdēlis? Kur tad skrituļdēlis? Nē, prom. Nē, šobrīd prom man jau arī līgumā stāv rakstīts, ka es nedrīkst nekādas skrituļdēļas, nekādas Ja? riziko sportu taisīt. Bet, Mhm. nē, vasarā šad tad jau sagribās drusiņo pabraukt ar dēli. Jā, Jā, jo es skatījos jā. tev Bet interviju, tur jau tik daudz. kurā tu stāstīji, ka tu esi bijis pārgalvīgs skaitotājs. Jā, es biju. Es man ļoti daudz avārijas arī bija. Jā, ar to dēli, diemžēl. Mhm. Bet, nē, tā ir tāda viena arī tāda lieta dzīvē, protams, kur es ar labām atmiņām konectē. Mhm. Jā. Kas ir tas, kas tev ļoti patīk Latvijā kā valstī? Tad ir tā daba vai likstiņas? Man vislabāk patīk tie gājieni no rīta kopā ar ģimeni, ar sunīti. Ventspilī tur mežā man ļoti patīk, ka var iet pa tām kāpām uz jūru. Un tie brīži, vai man ir ļoti patīk jūrkalnu, vai Kaugura, tur, kur vecētiņš uzbūvēja māju. Mhm. Nu, bet jā, man daba Un un likstiņas? miers. Galva. Likstiņas, tu vispār zini, kas ir likstiņas? Nu, kā, protams, ka es zinu līgsdiņas, jā. Nu, viņas bija Nu, seriālā. es zinu, es tik bieži neesmu ēdis līgsdiņas. Es esmu, nē, tā es nevaru atbildēt tev droši, vai man viss tik, nav slikts, bet es domāju, man ir daži citi latviešu ēdieni, kur man labāk Piemēram, patīk. Nu, tagad man jautā, man jo patīk ļoti tās, sklandrozes nu pat ir atzīts nu, vispasaules viens no sliktākajiem ēdieniem. nē, es jau tādā ziņā neesmu vispār ar Ventspili, man nav saka ar tādu baigi, es jau ļoti mīlu Liepāju Jā, visvairāk. jā, Arī Liepāju un Rīgu, bet tādā ziņā vislabākās memorijas, atmiņas. um, atmiņas man ir ar Liepāju vispār, jā, vasarā. Mhm. Tātad tev varētu Jā, būt tā, ka tev jā. garšo cukurs, jo vai ja tu nepiedzīvoji Liepājas cukuru fabriku. Nepiedzīvoju. Ne. Um, Man patīk viss, ko mamma taisa. Un grīķi man ļoti patīk, bet tādā ziņā grīķi jau vairāk, es domāju, krievi, tāds tradicionālais. Tās pupiņas ļoti man patīk ar speķi un krējumu. Kā viņi sauc vēlreiz? Nu, beans, bet Pupas, jā. kā, Tās tās cūku pupas melnās, jā, lielās. jā.
Pupas ar zirņiem. Nu, ar Zirņiem speķi un. speķi. Tā. Jā, zirņiem speķi, nu tā arī būs Vai kaut. Tas man speķis, patīk, vai jā. speķis ar zirņiem. Bet tagad nopietns jautājums. Kuru latviešu literatūras tēlu tu gribētu nospēlēt uz skatuves? Nezinu, Lāčplēsi, Kangaru, Edgaru, Dumjo brāli, nezinu, Gudro brāli. Kas būtu tas tavs no latviešu literatūras, ja tu latviešu literatūru esi lasījis kaut ko? Sprīdītis, Mm, nezinu, vilks. Man jāsaka, es daudz latviešu literatūru nezinu. Vispār man tas ir tā shame on me. Um, bet Lāča plēs es zinu, un Nu, es kas tu arī tā būtu no domāju. Lāčplēša, ja tu būtu kaut kas? Spīdola? Nu, varbūt. Nu, es jau nevaru šobrīd pateikt, diemžēl, Mhm. piedod man. Bet, Bet tava mūža nu, loma redz, man, vispār, tava tāda, ko tev ļoti gribas nospēlēt, nu tā, ka neatkarīgi no nacionālās piedarības. nu, tur daudz lomas, ir, kuras es varētu iedomāties. Nu, vai man jau bija viena ļoti liela loma, Ferdinands no Šillera. Tā Mhm. bija, tas bija tā visintensīvākais. Es šausmīgi gribētu nospēlēt King Richard III, no Richard Tāds III no Shakespeare. sašumu. Bet arī, nu, arī Hamlet es uzreiz gribētu nospēlēt, vai, vai tā. Protams, ka kurš tā negrib, vai arī Cetla no Midsummer Night's Dream, Mhm. arī tā ļoti mīļa loma. Šeit, nu, tas ir tā viss no Shakespeare, bet vai tur ir tik daudz Frans von Moor, no Die Räuberschiller. Tur ir baigi daudz lomas, kuras Mhm. varētu teikt. Bet tas trešais, Rihards no Šekspīra, tas būtu tā arī, jā, nu, viena no vislielākām lomām, kuras Mhm. es gribētu nospēlēt. Jā. Skaidrs. Nu, pēdējā lieta, vai tu vispār redzi sevi Latvijā, sev vietu kaut kādu pēc gadiem, 10, 20, 30, 40? Nu, tu domā, būt riktīgi uz vietas un tur dzīvot konstantu, vai, Jā, nu kā jā? tu redzi, kādā formā tu redzi savas un Latvijas attiecības nākotnē? Tā kā ģimene tur vienmēr būs, es tur arī vienmēr būšu. Bet man vēl ir tāds plāns liels. Man vēl drusku jāskatās pasaulē arī. Mm, es domāju, man šur tur vēl būs kaut kāds dzīvoklīts vai, nu, es gribētu, lai sanāk dažas lietas, un ja viņš sanāks, tad, bet es atgriezīšos vienmēr Latvijā. Un tādā ziņā es tev ar vismīļāk varu atbildēt ar to, ka es vienmēr nu, jutīšos piederīgs un Mhm. tur tā sirds tomēr ir, un viņi tur arī būs. Mhm. Bet es arī man tāda dvēsele arī saka, tev vēl ir jāredz dažas lietas. Nu, tev tur vēl jāpabūt, Bet kamēr tu vari. tad, kad spēlēja Latvija, Vācija hokeju, un kad Jā, spēlēja basketbolu, par kuriem tu jā. kliedzi? Nu kā, nu par Latviju, protams. Es Pareiza ne, atbilde, ļoti nu pareiza jā. atbilde. Jā, es ļoti priecājos par Latvijas hokeja komandu. Šausmīgi forši. Un tu skatījies, kādā bārā Tur ja bija ļoti mājās labi. kliedzi? Nē, mājās. Uz datoru. Jā.